Velostāsts turpinās. Kā es nopirku lietotu velosipēdu no Perekupiem Imantā? No sākuma braucu līdz Rīgas centrālajai stacijai ar vilcienu. Neliela uzkoda. 23 eiro. Kartupelīši tādi forši. Baigi labi. Un rīsu bulciņus. Tas laikam rīsu un pīle un tā izskatās ļoti labi. Dosimies pēc tam tālāk uz Zolitūdu. Ar vilcieni aizbraucu līdz Zolitūdas stacijai, izgāju cauri parkam un bija jau klāt. Diemžēl neizdevās no 220 eiro nokaulēt. Tātad nopirku par 220 eiro. Pēc tam jau aizbraucu uz Rīgas centrālo staciju, iesēdos vilcienā un braucu jau uz Ogri, kur jau man gaidīja Baltsoma. Nu ko, jāskan velosipēda. Ēta pārplīst. Neko darīt. Rīgā Imantā nopirku šādu foršu velosipēdu par 220 eiro. Saimnieks laikam Perekups ne par ko negribēja nokaulēt. Es gribētu, par 200 būtu adekvāti, bet, diemžēl nekā. Šeit vēl istabā neliels bardaks, izjaucu skapi, likšu pēc tam parketu. Šo velosipēdu nopirku, lai piedalītos darba velobraucienā 80 km, tāpēc kārtīgi nolēmu pārbaudīt. Paņēmu Baltsomu un veicu ēdiena piegādes. Aizvedu 7 pasūtījumus, nopelnīju 23 eiro, bet tur vēl jārēķina nodokļi. Bet uzreiz pārplīsa ķēde, diemžēl. Aizvedu uz Ogres veloservisu, kopā samaksāju 113 eiro. Ķēdi, diemžēl, man nesamainīja. Tikai salika. Es nezinu, tas kungs nebija pierakstījis uz lapiņas, ka jāmaina ķēdi, viņš vienkārši salaboja posmu. Nezinu, ierakstiet komentāros, ir vērts mainīt ķēdi vai dzīvot kā ir. Bet ko es samainīju? Tātad samainīju abas apvalkus un kameras, jā. Interesanti, ka šeit viņi abi vienādi ir, bet šeit nav pumpiņu, tā kā jaunai riepai. Kas ieskapējuši lietotu riepu, vai? Un šeit mēs skatāmies otrai. Ir pumpiņas. Nezinu, ļoti interesanti, ko tas kungs arī aizmirsi. Bet paņēma kā pa jaunu riepu. Nezinu, ierakstiet komentāros. Varbūt tiešām no rūpnīcām citreiz nāk ar pumpiņām, citreiz bez. Tad vēl šis tika noņemts nost pa darbu 35 eiro. Tātad riepas samainīt. Vēl šis, 3 eiro šis stiprinājums. Tas arī tika nomainīts savādāk. Ļoti ļodzījās beņķītis. Reku riepa, cik maksāja. Tātad 2 riepas pa 19 eiro. Un vēl kameras, katra pa 4 eiro. Šis vēl ir aizmugurējais lukturītis. Tagad smuki var ieslēdz gaismiņu un tev ir gaismiņa. Parādīšu arī priekšā. Priekšā arī dažādi režīmi. Vienkārši un arī mirgot. Tas laikam pa dienu var arī tā, lai tevi labāk redz, kad kaut kur brauc ar, piemēram, Voltu vai Baltsomu. Tā, šāds ir čekiņš. Tātad, kas te mums ir? Riepa 19, lampiņa aizmugurē, laikam tas ir 9 eiro. Tā bija priekšējā lampa, aizmugurējā 7 eiro, kameras 4 eiro, sēdekļa atslēga. Tā ir 3 eiro. Un kas te vēl ir? Tā monobloks, tas ir šī detaļa 10 eiro. Un savienojums ķēdēji. Tātad, un vēl un darbs 35 eiro, bet interesantākais kungs bija sajaucis. Es viņam teicu, aizmugurējo riepu nomaini. Viņš beigās nomaina priekšā. Viņš saka, man likās, ka viņu tāda šaura jānomaina. Es saku, labi, tad vēl vajadzēja cik tie 23 eiro, un viņš uzreiz nomainīja ar aizmugurējo riepu. Bišku kaut kā sajaucis. Jāpieraksta, nevar šitā, bišku pa traku. Priekšējais lukturītis, vēl kaut kāds stiprinājums šitas, 88 plus 23, 111 tomēr eiro. Šeit priekšējās lukturītis, vēl stiprinājumi. Ierakstiet komentāros, vai man vajag iet skaidroties ar to kungu, vai arī tomēr, kā ir, tā ir, jādzīvo tālāk. Jo, tad, kad es aizgāju pie viņiem, viņš tur bija aizņemts, es jau devos prom, un viņš pienāca un teica, pastāstīja, ko viņš darīja, un tad es arī sapratu, ka kaut kas īsti nav līdz galam. Jā, par to riepu, un atbraucot mājās, sapratu, ka ķēde. It kā šobrīd darbojas, bet, ja vajag aizbraukt 80 km, tomēr gribētos, lai ķēde nesaplīst, vai arī nopirkt ķēdi rezervē ar to stiprinājumu un arī speciālu atslēgu, ko pielikt to stiprinājumu.